Operators! Man esmu to. Sveiks, operators dēļ. Sveiki! Mēs esam ieradušies SPV, vairāk zināms kā Siguldas pilsētas vidusskola, kur mēs, Ralfs, Renārs un operators dēļ esam te ieradušies, lai intervētu skolēnus. Mēs jautāsim skolēniem dažādus jautājumus no 9. līdz 12. klasē, un mēs jautāsim par viņu labklājību. Aiziet! SPV, jeb Siguldas pilsētas vidusskola, ir vienīgā skola Siguldas novadā, kur ir gan pamatskola un vidusskola. Turklāt šajā skolā mācās apmēram 1000 skolēni un apmēram 50 skolotāji. Tas ir tiešām iespaidīgi. Un vidusskolā tev piedāvā 4 novirzienus, uz kuriem tu vari doties mācīties. Ir sociālais novirziens, ir līderu un uzņēmējdarbības novirziens, ir robotiķu novirziens un radošais novirziens. Wow! Mēs veicām intervijas ar 7 skolēniem un vienu skolēnu grupu ar 4 skolēniem. Intervijas jautājumi ir sekoši. Kurā klasē tu ej un cik ilgi te mācies? Kā jūties mācoties šajā skolā? Kāpēc? Izsaki vienu pozitīvu un negatīvu lietu par šo skolu. Vai tu ēdi skolas pusdienas? Ja jā, tad ko domā par ēdienu kvalitāti un kvantitāti? Ja nē, tad kāpēc? Par ko būtu aktuāli runāt šajā skolā? Šīs ir labākās atbildes no katra jautājuma. Kurā klasē tu ej un cik ilgi tu te mācies? Es eju 11. B klasē un šajā skolā es mācos 11 gadus. Kā jūs jūtaties mācoties šajā skolā un kāpēc? Personīgi man nepatīk skolas izskats, viss tās novecojis ir un grīdas jau caurumi tur, ja? Un tas man nepatīk, tāpēc tādi negatīvi šeit. Es teiktu, ka atmosfēra nav patīkama. Skolotāji varbūt ir jauka, bet atmosfēra nepadara to labu. Es piekritīšu abām divām. Vispār nav gaisa, reāli 0 gaisa. Logi ir aizbultēti. Fizikas klasē vienkārši bunžas tās te augšas ir aizkrotas, jūs gan jūs redzējuši. Bet varētu būt trakāk. Nevar jau sūdzēties pavisam, bet ir diezgan traki. Izsaki vienu pozitīvu un vienu negatīvu lietu par šo skolu. Pozitīvā lieta, kad ir ļoti jauki pedagogi, negatīvā lieta nav kur sēdēt starp brīžos. Vai tu ēd skolas pusdienas? Ja jā, tad ko domā par to? Jā, droši. Un kāpēc? Reāli nevar ieēst. Nē, galīgi nē. Paldies. Par ko būtu aktuāli runāt šajā skolā? Par emocionālo labklājību, jā. Paldies! Skolas izmeklētāji! Kā jums šodien gāja? Ko jūs varat pateikt? Šodien bija ļoti laba diena. Intervējām daudz skolēnus, zinājām, ko viņi domā par šo skolu, par šodienas tēmu. Kā arī mēs uzzinājām, ko viņi grib dzirdēt. Bija ļoti labi, ka mēs intervējām daudzus un dažādus skolēnus no dažādām klasēm. Tas palīdzēja mums saprast vairākus skatu punktus par to, kāda ir šī skola un kāda ir viņu labklājība. Tāpēc skolas izmeklētāji šodien beiguši darbu. Tiekamies nākamajā epizodē. Čau!